Valsts prezidents Andris Bērziņš 4. oktobrī darba vizītē apmeklēja Valku un Valgas pilsētu Igaunijā, kuras laikā nolika ziedus pie pieminekļa 1919. gada brīvības cīņās kritušajiem, tikās ar Valkas domes deputātiem un atklāja Valkas koģenerācijas spēkstaciju. Zemesargs 22. kājnieku bataljona zemesargi piemiņas brīdim nostādīja. Ziņo jaunsargs instruktors, vecākais zemesargs leitens. Sapratīs, ko grib pēc Mūsu doma, man personīgās domas ir visādāk, bet par to varam diskusijās runāt. Ko tātad prezidentums jāskatā, mēs Daudz jau viņi ir. Šīs trīs sēk šo, ģimnāziju un tērauda skolu. Visam, kurās darbojās siltums iet, elektrība arī siltām iet. Sanāk uz ūteni. Risti peal oled, jah? Jā. Samamoodi nagu prügi põletud, sama. Cienījamie Valkas un Valgas varas pārstāvji, augstgodātais ministrs kungs, dāmas un kungi, šā gada vasarā uzņemot cienījamo Igaunijas prezidentu Ilves kungu, mēs spriedām, ka laiks ir nākt tuvāk visos virzienos un apskatījām vienu daļu no bijušās kopīgās zemes paviesojoties gan Rīgā, gan arī Kolkā. Jau ātrāk, gadu atpakaļ, esot pirmajā vizītē Igaunijā, mēs runājām par ciešāku pārobežu sadarbību kā to pirmo projektu, kuru vajadzētu realizēt pēc iespējas ātrāk un praktiski dzīvē. Un šodien, esot šeit, man bija iespēja pabūt gan šajā te nākotnes skolā, Valgas profesionālajā skolā, profesionāla tehniskajā skolā un Valkas mākslas skolā, kas ir skaidri piemēri šai mūsu darbībai. Šiem abiem projektiem es tik gribētu piebilst, ja man ļoti vajadzīgi un īsti likās šī te igauņu valodas mācība latviešu studentiem profskolā, tad acīm redzot Latvijas pusē mākslas skolā arī nelieli igauņu valodas, arī igauņu studentiem latviešu valodas kursus netraucē. Es esmu arī pārliecināts, un es tā vienu teikumu jau Igaunijas izglītības ministram iemetu, ka man šķiet, ka Tartu universitāte savu nozīmi nav zaudējusi starpvalstu augstākās izglītības attīstībā, un es domāju, ka mēs tur tuvākā laikā arī varēsim kaut ko vairāk kopā mācīties. Ne tikai katrs atsevišķi pēc savas gribas, ko mācīties, bet ka mēs pratīsim atrast
tādus priekšmetus, kas ir būtiski mūsu tālākai kopīgai sadarbībai. Un, protams, kas ir ļoti svarīgi un iepriecinoši mūsu abās zemēs, bizness iet pa priekšu šo te politisko un izglītības struktūru veidošanā. Mēs esam pārvarējuši to laika sprīdi, kas praktiski bija 22 gadu garumā, ka mēs tikai konkurējam. Tagad mēs sākam investēt viens otra zemē, un man šķiet, tas ir liels solis uz priekšu. Kaut varbūt šie tie pirmie projekti tiek varbūt no dažiem uztvērti ar dalītām jūtām. Bet man šķiet, it sevišķi Latvijai tur nav ko uztraukties, jo es esmu saņēmis ielūgumu arī 8. novembrī piedalīties Latvijas Finiera uzņēmuma atklāšanā Igaunijā. Man liels prieks, ka šis te pirmais projekts ir tapis šeit, jo es augstu novērtēju. Mēs esam daudzus gadus ar Valkas priekšsēdētāju bijuši kopā, un tas tiešām ir liels panākums, ka šodien mēs varam būt par dalībniekiem šī te kopējā projekta atklāšanā. Paldies Esti Enerģijas vadībai un viņu veidotā uzņēmuma dalībniekiem, ka šis projekts ir tik veiksmīgi noslēdzies, cik pēc trokšņa var saprast, ka viss jau tur notiek, ka mums ir palikusi tikai tā svētku puse. Lai ar kā neietu pasaulē, lai kādu satricinājumu nebūtu, mazie izdzīvo cieši ātrāk, bet izdzīvo. Un ja divi mazie spēj iet uz priekšu kopā, tad tas ir pilnīgi droši, ka viņi ne tik katrs atsevišķi, bet abi kopā noteikti izdzīvos, un tur ir tā mūsu nākotne. Tāpēc es pateicos visiem, kas šeit ir ņēmuši tādu aktīvu dalību, un tas ir tikai sākums. Šim projektam, acīm redzot, te sekos vēl, lai viņu noslēgtu, te ir vēl daudz kas darāms, un tas ir tikai pats sākums. Paldies, lai veicās!